Jā, mēs mākam. Tā ir. Mēs mākam sarežģīt. Jā. Oi, man tikko viens klients tā ne, nu, nav klients, paziņā tikto kā tā sarežģīta dzīve, kad, nu jā, 15,000 soda nauda ir par vienu laivu tikto kā. Jā? Dēļ viena laiva tikto kā, jā. Dēļ viena laiva. A, ko viņš izdarīja? Viņš kaut ko Neko, loteriju it kā ļoti labas lietas izdarīja, nu, kamēr cilvēki nāk iekšā šodien ir tikai trešdiena, ja, pagājušo jāsaka tā, piekdien tika rīkota ziedojuma laivs, kur Jā. tika lūgts 5 eiro vērtībā ziedot vienai biedrībai, kur arī vadītāji, tā kā mēs tagad esam pieslēgušies, kas stāstīja par šiem pensionāriem, vientuļiem, kuriem tur ļoti smagi un tā. Un cilvēki ziedoja šos 5 eiro, piemēram, tā kā caur tevi, nu, tā kā caur leldi. Un pēc tam tu man kā leldi ieskaitītu man šo te naudiņu uz to ziedojumu. Un šī meitene, kas rīkoja šo akciju ziedojumiem, viņa beigās no visiem ziedotājiem izvilka vienu laimīgo un uzdāvināja kā pateicības dāvanu vienu savu izstrādājumu. Nu, un Nu, vakar bija zvans no izložu un azartspēļu inspekcijas, ka ir veikta izloze bez licences. Un sots ir 15,000 eiro. es vienmēr esmu domājis par šīm te izlozēm, loterijām, ko Jā. organizē. Jā, jā, Bet tur un bija, tur, ja nemaldos, bija kaut kāda summa, līdz kurai tu drīksti, un pēc tam vai nē, vispār, vai nav? tagad ir ļoti elementāri. Ja tiek iesaistīta nauda, jums ir jānokārto tātad atļauja, licence veikt vispār šo te izlozi. Vācu loteriju vispār aizmirstiet, jo loteriju var veikt tikai un vienīgi Latloto Latvijā. Viņi ir vienīgie, kas ir spējīgi. Bet ja ir vārds izloze, tad, ja jūs iesaistiet naudu, vienalga kādā formātā, jums ir jādabū atļaujas licence. Bet, ja jūs neveicat naudu, tur pašērojiet, palaikojot, kā tur komentāros, ja paprasa, nu tad varbūt arī bez licences. Bet sots ir no 15,000. Nu, tagad palīdzēju viņiem sakārtot tieši šo te rakstu atbildes. Nu, cerams, ka iztiksim arī varbūt bez. Bet, nu jā, jūs mākat sataisīt vienā laivā problēmas. Tie visi, kas tur, es zinu, ka ir kaut kādas tālmācības skola vai kas bija, kur Ir tāda, jā. organizēja arī izloza iPhone vai ko viņi tur man. Jā. Ka viņiem Jā. arī jā, 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 jā. jo es biju par šo jautājumu skatījusies un bija tāds, nu tāds tik slidens jautājums, kad es pat beigās, tā nokārtošanas kārtība ar tur, nu Ir nenormāli vienkārši, gara. jā, ir vienkāršotā un ir pātrinātā un ir tā kā pātrinātā un vispārējā. Un tur ir jābūt noteikumiem izstrādātiem, kā tā izloze notiks, cikos tā izloze notiks, cik dalībnieki piedalās, ja viņi atsakās. Nu, tur nav nemaz balvu fonds ir jānosaka. Tas balvu fonds vēl tur viņiem ir jāpierāda, ka viņš tiešām ir nopirkts, eksistē, ka tas nav uz vārda. Labi, es tam esmu jau gājusi cauri legālā veidā, pirms, nu, mēs taisām izlozes, bet šis, kad ir cēla mērķa vārdā, tā kā, ja, nu, labi, mēs sazinājāmies ar tur, nu, tur ir viss sakārtots, bet, nu, vēstule ir uzrakstīta pretī. Vēstule pretī ir uzrakstīta, un, nu, jā, bet, nu, sots ir 15,000. Tā kā, Nu, zin, kāds tas saucās, neko nedari un būs labi, ja. jā, aptver no tās. Tā kā Jā, tālūk, jā, ok. Es domāju, ka mēs varam sākt. varam sākt, jā. Nedaudz ieskicējuši. Tātad šodien mēs šeit esam un arī paralēli ierakstās šis viss. Pēc tam būs iespējams arī noskatīties to visu. Esam tikušies pēc ilga laika laivā, bet šoreiz neesmu viena pati. Ar mani ir Maija Lāce, kas ir praktiķe, skolotāja, grāmatvežiem un vispārējais, nu tāds ciparu guru, tā teikt, un likuma guru. Un mēs runāsim par to, kādi ir noteikumi, kādi ir nodokļi jāmaksā izīrējot nekustamo īpašumu, un kā varbūt kaut kādi mazināt šos te nodokļus kaut kādā veidā. Un tālāk. Tā kā, ja ir kaut kādi jautājumi par šo tēmu, tad noteikti rakstiet. Paralēli man iet arī laiks, tā kā nebrīnieties, ka es uzmetu acis kaut kur paralēli un no kaut kurienes parādās vēl kāds jautājums. Tā kā droši rakstiet vai nu komentārā vai šeit Zoom kom,
teksta komentāru sadaļā, nezinu, Mhm. kā čatā. Čatā, jā. Un tad kopā ar Mairu tad jau izrunāsim. Izstāst. Mhm. Tā. Nu, tā varbūt mēs varam sākt ar to vienkāršāko. Piemēram, man ir viens dzīvoklis, es viņu esmu nopirkusi. Viņš ir Latvijā, man nav ne sijā, man nav ne saimnieciskā darbība, es tikko nopirku, man viņš viss ir gatavs. Kā tas vispār notiek un kas man ir jāmaksā, kur man kas jānoziņo? Nu, pirmām kārtām atceraties vienu, kad tātad šīs te kontrolējušās institūcijas tiešām sako arī sociālajiem tīkliem un arī ssm.lv. Viņiem pat ir speciāli cilvēki, kas to dara. Tiklīdz jūs izliksiet kaut kur sludinājumu, ka jūs gribat šo savu īpašumu izīrēt, tā viņi uzskatīs, ka katrs mēnesis ir viens darījums. Tas ir pirmais, kas jums ir jāsaprot. Nevis gads, bet viens mēnesis, kad jūs saņemat naudu par šo īri, jums ir pēc likuma, kā jūs veicat 2 darījumus gada laikā. 2 jūs drīkstat, bet 3 jums ir jāreģistrē saimnieciskā darbība. Visizdevīgākais, ja jūs esat fiziska parasta persona Latvijā, reģistrēt paziņoto saimniecisko darbību. Pirmkārt, jums nav jāveic grāmatvedība. Jūs tātad noslēdzat ar savu īrnieku šo te īres līgumu. Jūs viņu pieregistrējiet valsts ieņēmuma dienestā, jūs ieiet savā vidē DSA, un tad, kad jūs ieiet pieregistrēt savu šo saimniecisko darbību, punktiņu jūs liekat pašā lejā. Augšā ir saimnieciskās darbības veicējs, kas maksās visus pilnos nodokļus, bet paziņotā saimnieciskā darbība, kur ir jāietur tikai 10% no īres, ir jāspiež beidzamais punktiņš lejā. Jūs pievienosiet šo īres līgumu, viņi redzēs, kādā laika periodā jūs viņu izīrējat un par kādu cenu. Ja gadās tā, ka jums, piemēram, īrnieks nesamaksā, jums ir jāmaksā nodoklis 10% tikai par to laiku, kad jūs esat reāli naudu saņēmuši. Nevis, kad līgumā ir ierakstīts, piemēram, 1000 eiro reiz 12. Nevis no 12,000, bet varbūt jums īrnieks ir maksājis tikai 6,000. Ja? Tad no 6,000 jūs arī maksāsiet. Šis nodoklis ir jāmaksā reizi gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Un to jūs norādīsiet D1 prim lapiņā. Kas ir vēl? Tikpat labi, jums var būt dzīvoklis, bet jūs viņu izīrējiet juridiskām personām. Juridiskām personām šie 10% ir jāietur jums pie izmaksas. Piemēram, ja jūs izīriet par 1000 eiro, vienkāršosim, tad 10% būs 100 eiro, jums uz kontu aizskaita 900, un šī juridiskā persona 100 aizskaita jūsu vietā jau šos 10%. Jums vispār nodoklis nav jāmaksā. Bet, ja ir fiziskā, tad viņš pārskaita jums visu summu, 1000 eiro, un jūs tad iesniedzot gadienākumu deklarāciju šos 10% samaksājat. Kur ir jābūt uzmanīgiem? Tas ir apspriests valsts ieņēmuma dienestā krustām šķērsām, bet likums ir tāds, kāds viņš ir uzrakstīts, un viņš pašlaik arī netiek grozīts, nav iedots saimā uz jauno budžetu kā grozījums, nav tāda punkta. Tātad, kad jūs izīriet nekustamo īpašumu, likumā skan tā, viss, kas ir saistīts ar šo nekustamo īpašumu, apliekas ar 10%. Tas nozīmē arī komunālie. Viena daļa saimnieku īpašnieku baidās, vai ne, un viņi ko dara? Viņi paši samaksā viņu vietā šos komunālos un tad piestāv pie galējā rēķina klāt. Un ja jums šis īrnieks kopā ar īri ieskaita arī jūsu kontā par siltumu, par ūdeni, par miskastēm un visu pārējo, pat no šiem komunālajiem jums būs jāsmaksā 10%. Tas ir absurds, bet diemžēl tā ir. Tāpēc vai nu pārslēdziet, teiksim, elektrību var pārslēgt pa taisno uz īrnieka vārda, tur sakarus var pārslēgt, internetu vai televīziju, ja? Ir lietas, ko labāk nepārņemat uz sevis. Vai nu, lai jums dod skaidrā naudā vai kā, bet ja jums skaitīs uz kontu, tad arī no komunālajiem jūs, diemžēl, maksāsiet valstī 10%. Es nezinu, kur ir loģika, bet diemžēl tā ir. Ja? Bet tas sanāk, ka es varu arī sarunāt ar viņu, ka viņš pats samaksā manā. Jā, viņš var maksāt jūsu vietā, tas ir pats labākais, tad, lai viņš tur sūta maksājumu uzdevumu vai kā, bet tas būtu pats labākais, jo tad jums nebūs jāmaksā šie 10, tas ir lieki, es uzskatu, un tas nav godīgi.
Jā, tas ir par fiziskajām personām, jā. Tā kā labāk ir reģistrēt šajos 10%. Tas ir tad, ja jūs šo dzīvokli dodat ilgstošajā īrē. Tas ir Mm. tad, ja ir ilgstošā. Ja ir tā īslaicīgā, tad mēs reģistrējam viņu Airbnb vai šajā te bookingā. Un kā jau varbūt esat dzirdējuši, ka no šī gada 1. jūlija ir atvieglota šī te prasība par PVN iestāšanos, ja, jo bookings un Airbnb ir pakalpojums. Jā, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to līdz šī gada 1. jūlijam, tātad līdz 30. jūnijam, tiklīdz jūs ņēmāt pakalpojumus no trešajām valstīm, es atvainojos no Eiropas Savienības un no trešajām valstīm, tad jums bija jāreģistrējās PVN. Un tas nebija forši. Daudzi, protams, to pārkāpa. Bet 1. jūlijā tā tad ir ieviestas izmaiņas tieši šiem te, kas izmanto tur Facebooku, Metu, tas ir Google, rekurs Zoomu, piemēram, pērkam, ja Zooms jau var nav Latvijas ražojums. Tātad mēs pērkam pakalpojumus, tiem pašam Bookingam, Airbnb, mēs pērkam pakalpojumus, mēs pērkam viņu platformu, lai ieliktu savu sludinājumu iekšā. Un kas notiek? No 1. jūlija jūs varat reģistrēties īpašajā PVN. Ko tas nozīmē? Bet šeit var reģistrēties tikai tie, kas gada laikā, tas paldies Dievam, šogad arī ir stājies spēkā, PVN, lai jums ir jāreģistrējās, skatās kalendārajā gadā. Tas ir grāmatu svētki. Tātad no 1. janvāra līdz 31. decembrim, ja jums nebūs apgrozījums 50 000, tad jūs varat izvēlēties šo unikālo iespēju, kas ir stājies spēkā ar 1. jūliju. Jūs pieregistrēties vidā uz īpašo PVN, un ko tas nozīmē? Ka jūs PVN maksājat tikai par pakalpojumiem, un jūs priekš Latvijas neesat PVN maksātājs. Jūs izīrējat dzīvokli, jums šis dzīvoklis nav īri jāapliek ar PVN. Jā, jūs tikai samaksājat tur, piemēram, no Google, piemēram, tur Google ir 10 eiro, nu pieņemsim, ja, vērts pakalpojums, tad no Google tiem 10 eiro jūs tikai valstī samaksāsiet uz 2,10 PVN. Viss. Jums nav jākļūst par lielajiem PVN-iem. Jā. Vēl kas ir, ja jūs esat PVN maksātāji, lielie, tomēr esat kļuvuši par lielajiem PVN maksātājiem, tad atcerieties, ka iedzīvotājiem īre ar PVN neapliekas. Iedzīvotājiem, parastiem cilvēkiem, fiziskām personām ar PVN īres neapliekās. Jūs apliekat tur komunālos un visu pārējo, bet pašu īri jūs aplikt nedrīkstat. Daudz arī tur kļūdās. Nu, tā kā, nu, jā, ne tā norāda. Jā, kas ir, nu, vispār tur daudz ko varētu stāstīt un sarežģīt. Teiksim, man ir šis te viens dzīvoklis, komunālos maksā īrnieks, lai man nav šie te 10%. Jā. Es viņam izrakstu rēķinu, un es esmu šī te... Īpašajā? Nē, sākumā teica, kas bija tas... Paziņotā saimnieciskā darbība, jā. Jā. Un kas ir tas, ko es varu vēl iekļaut... Izdevumos, lai samazinātu varbūt. Vai es vispār varu samazināt? Nav, jo paziņotai saimnieciskai darbībai nav grāmatvedības, tur nav izdevumi. Tu 10% maksā tikai no saņemtās naudas. Tur nenāk nost mīnusā, ne komunālie, nekas. Tad tev jau ir jākļūst par parastos saimnieciskās darbības veicēju, vai pa pašnodarbināto, ja, kas norāda, ka viņš ir nekustamā īpašuma izīrētājs, un tad jau tu kārto ieņēmumu izdevumu žurnālu, un tad jau tas ir, nu, kā... Labi, ja man ir, piemēram, 2 jau īpašumi, vai nekas, 2, 3 kaut vai 4, 4, 5, mūsu ģimenē arī ir vairāk nekustamie īpašumi šie dzīvokli, un katru mēs pievienojam klāt zem 10%. Ok. Tā, vai ir kāda korelācija starp nodokli, kur jāmaksā un kopējiem pārējiem ienākumiem, piemēram, alga vai citi ienākumi? Tā, kā to saprast? Vai ir kaut kādā korelācija starp nodokli, kur jāmaksā
Jā, mazliet viņas arī neizprot, un kopējiem pārējiem ienākumiem, piemēram, alga, citi ienākumi. Ja mēs runājam par šo te paziņoto saimniecisko darbību, tātad jums šī nauda ienāk iekšā, nu, jūsu kontā, jūs viņu varat tērēt, kur jums sirds kārojās, vienkārši neaizmirstiet, ka jums ir jānomaksā tie 10%. Daži to dara uzreiz tenī mēnesī, nu, kad viņi saņem naudiņu, jā. Vienkārši viņi jums stāvēs vide EDSā kā neatiecināmās izmaksas, tur, kur ir šie maksājumi. Viņi nerādīsies kā pārmaksa, bet neatiecināmajās izmaksās viņi tur stāvēs. Vai arī atceraties, ka sākot ar 1. martu līdz 1. jūnijam, tad būs jānodod gada ienākuma deklarācija, un tad jūs nomaksāsiet tikai tos 10%. Kur jūs tērējat to savu naudu, tas ir pēc jūsu ieskatiem. Labi, bet ja mēs taisam parasto saimniecisko darbību, tad Jā, jā. ar pilnu Tur var programmu, taisīt vēl vienu zūmu. Ja ir tātad šis te parastais pašnodarbinātais, jā, un viņš vēlās šos izdevumus, nu, tad varbūt viņš ir pareiķinājis, ka viņam te izdevumi ir lielāki nekā būs tie ienākumi. Piemēram, nu, lai nebūtu jāmaksā arī tie 10%, varbūt viņš pareiķinājis, ka būs mazāk jārēķina. Tad ir tā, ka tad jau nu, izdevumos, tātad ieņēmumos būs jūsu nu, īre, ko jūs ieņemat. Un tad jau jūs liekat iekšā komunālos, ja, kas ir uz to dzīvokli saistīts. Te jau pašnodarbinātais var likt arī, teiksim, automašīnu iekšā. Saimnieciskā darbības veicēji, nerakstot maršrutu lapu, viss, kas ir saistīts ar automašīnu, var likt 50% apmērā, nerakstot, nepamatojot maršrutu lapās. Ja jūs gribat ielikt vairāk, bet maksimums ir 70%, tad jums būs jāņemās ar maršrutu lapām. Es domāju, ka labāk maršrutu lapas noliekam nost, vai ne? Un liekam vienkārši 50% iekšā visu. Vienīgais, kas jums būs jāizdara ar šo automašīnu, jāuztais patapinājuma līgums. Patapinājuma līgums vidā nav jāreģistrē, tā kā papīrs pacieš visu, atpakaļ ceļā var uztaisīt arī, teiksim, kaut kādu veidu datumu. Tur var likt iekšā visu. Telefonus, kancelējas, nu, daudzas lietas var likt. Visu remontu, ko jūs liekat iekšā šajā nekustamajā īpašumā, to jūs arī, protams, varat likt iekšā izdevumos, tāpēc, ka jums darbības veids būs nekustamā īpašuma izīrēšana, vai ne? Līdz ar to tad katrs remonts, lampa, gultas, skapis, madracis, palaks, nu, kas jums tur ir, nu, vienalga, ja? Jūs to visu varat likt tur iekšā, jā. tad arī, tā kā Gunta te raksta, kredīta maksājumu arī varēs pieņemt. Tātad izdevumos ies kredīta procenti. Tie iet, ja tā drīkst izteikties, pa taisno izdevumos. Ja? Arī tad, kad, piemēram, nu, varbūt šī nav šodienas tēma, tad, kad jūs arī pārdodiet nekustamo īpašumu un jūs gribat samazināt šo kapitāla pieaugumu, nu, lai mazāk viņš būtu jāmaksā, tad neaizmirstiet, ka kredīta procenti arī ir tā daļa, kas samazina šo kapitāla pieaugumu maksāšanu. Viņš samazina šo te nodokli, ja, kas būtu jāsamaksā. Jo tad, kad jūs iegādājaties šo te nekustamo īpašumu kredītā, tad ir jāsaprot, ja jūs viņu pērkat kredītā, tad pamatsumma, viņa jau aiziet jums kā pamatlīdzeklis, vai ne? Tāpēc, ka tas ir jūsu pamatlīdzeklis, ar ko jūs pelnīsiet naudu, bet procenti ir pat taisno jūsu izdevumi. Jā, tie aiziet jūsu izdevumos. Jā? Šo nianses es nezināju. Nezināju par procentiem, jā? Nu, es ņēmu uz kredītu. Jā, es saprotu. Apsveicu pagaidām. Lai nekamēr nevajag, jā. Jā, jo kredīta procents kaut kā cilvēki aizmirst, ka tie vienmēr atcerās, ka tur bija notāri, tur zemes uzmērīšana, nu kaut kāds tāds, bet kredīta procentus aizmirst. Jā, tā kā to arī var, jā. Labi, tad te ir jautājums, ja kapitālais remonts veikts pirms izīrēšanas. Vai maksājums var likt pie izdevumiem? Nē, jo tad, kad jūs reģistrē valsts ieņēmuma dienestā vai nu paziņotā saimnieciskā darbība, vai nu šīs te pašnodarbinātais, tad jums būs iedots konkrēts datums, no kurienes ir, no kuru laiku jūs esat kļuvuši. Tātad pašnodarbinātājiem būs tikai, piemēram, no šodienas, tātad jūs nevarat atpakaļējoši. Paziņotai saimnieciskai darbībai viņi ļauj 5 darba dienas atpakaļ reģistrēt šo. Ja es zinu, ka es pirkšu, man viņš būs jāremontē. Es, teiksim, varu noreģistrēt saimniecisko darbību, ielikt kontā naudu, nopirkt īpašumu. Jā, un tad remontēt. Viņu remontēt un tad izīrēt, tad es varēšu. Jā. Bet tagad ir atkal, jums ir jāsaprot, ko nozīmē vārds īre un ko nozīmē vārds noma.
Valsts ieņēmuma dienas, divas terminoloģijas ir ļoti svarīgas, ja jūs esat PVN maksātāji, lai jūs man neiebrauktu auzās. Vids jums var paprasīt tikai vienu jautājumu. Jūs izīrējat vai iznomājat? Un, ja atbild būs nepareiza, tad būs ziepes. Tātad izīrējam mēs fiziskām personām. Mēs izīrējam fiziskām personām. Fiziskām personām īres ar PVN neapliekās. Noma ir tikai un vienīgi juridiskām personām. Tātad, tad, kad mēs iznomājam, tad mēs juridiskām personām, ja jūs esat PVN maksātāji, liekam uz īri virsū arī ko? 21%. Ko dara ļoti daudz cilvēku? Viņi nopērk nekustamo īpašumu, viņi pieregistrējās PVN, un tagad viņi domā, wow, super, es tagad taisīšu kapitālo remontu un no vida dabūšu PVN atpakaļ. Bet jūs PVN varat prasīt priekšnodokli atpakaļ tikai tad, ja jūs, tagad ir atklātības jautājums, īrējat vai nomājat. Tikai tad, ja jūs nomājat. Jo jūs nevarat ņemt PVN atpakaļ, ja jūs izīrējat fiziskai personai. Ja jūs būsiet paprasījuši atpakaļ priekšnodokli un vids pierādīs, ka jūs esat izīrējuši dzīvokļus tikai fiziskām personām, jums liks atgriezt visu PVN atpakaļ. Tas būtu sāpīgi. Tas būtu sāpīgi, un tāpēc es arī cenšos, cik ir iespējams šo arī skaidrot, jo man pašai ir viena kliente, bet viņa ir tepat Rīgā, viņa nopērk, teiksim, īpašumu, ja, un tad viņai vienmēr uzdod jautājumu, pirmkārt, ko mēs ar viņu darām? Īrējam vai pārdodam, jo mēs varam nopirkt pat labi dzīvokli, viņu atremontēt un pārdot. Tas arī ir ļoti svarīgi. Tas labi, tas ir priekš sijā vairāk, jo tad man ir jāsaprot, vai viņš ir krājumos, ne kā prece, vai viņš ir kā pamatlīdzeklis, ar kuru es pelnīšu naudu. Un viņi saka, nē, es īrēšu. Es saku, tagad noprecizēsim šo vārdu. Īrēsim vai nomāsim? Viņa saka, īrēsim. Un tad, kad viņa arī remontēja šo te nekustamo īpašumu, es visu PVN liku kā neatskaitāmo. Neatskaitām un neprasījām atpakaļ. Lai pēc tam nav bēdīgi. Ja? Tā, ja kapitālais remonts veikts, ja šis datums ir nokavēts, Gunta, es to sapratu, to domu ir, ja ir nokavēts šīs 5 darba dienas, man patīk, kā vienmēr valsts ieņēmuma dienas man atbild, labāk pieregistrējiet, kad esat pamodušies, nekā nepieregistrējiet, ja? Tātad, ja arī esat pamodušies, kad jums šis īres līgums bija, piemēram, noslēgts tur jau martā, piemēram, pieregistrējiet lūdzu viņu kaut ar šodienu, bet lai viņš būtu pieregistrēts. Es pat darīju tā, kad arī pie manis griezās pirmo reizi, man bija tā, kad viņš atnāk, viņš saka, es esmu nokavējis, ko darīt? Es saku, viss kārtībā, liekam iekšā, un gada ienākuma deklarācijā mēs tik precīzi un pareizi gribējām būt pareizie pret valsts ieņēmuma dienestu. Mēs līdz pieregistrēšanai vidā maksājām lielo iedzīvotāju ienākumu nodokli, un pēc tam, kad mūs pieregistrēja, tikai tos 10% piemērojam. Ziniet, ko man vids izdarīja? Viņi manā zvana un saka, kāpēc jūs sadalījāt ieņēmumus? Es saku, tāpēc, ka mēs pieregistrējāmies, piemēram, tagad novembrī, līgums bija noslēgts jau martā. Viņi saka, nē, tas jau nekas, ka novembrī pieregistrēt līgums ir no marta, tātad visi iet pa 10%. Viņiem pat nevajag, ka tik precīzi. Tā kā vienkārši paņemat lūdzu un pieregistrēties. Jo atceraties vēl vienu lietu, ka šogad 1. jūlijā 18 maksāšanas iestādes, 18, noziņo valsts ieņēmuma dienestam konta pārskatus visus. Gan juridiskā, gan arī fiziskām personām. Un līdz ar to tagad viņu sistēma vēl kopā šos te datus un jau sāk pirmās vēstules arī nākt, kad no kurienes ir naudiņas, par tām pašām īrēm, ja, lai nav tā, ka pēc tam ir bēdīgi atkal, ja. Kas ir tās 18 iestādes? Nav saraksta, diemžēl, iedots, bet tur arī... Domāju, tās ir bankas vai tas tie paši veizi un vispārējais arī. Jā, arī visas tās, kas ir ārpus Latvijas, kas ir noslēgušas tātad šo te līgumu ar Eiropas Savienību, jo tā nav tikai Latvijas iegriba, ja tā ir Eiropas Savienības prasība, un arī veiza konti, un tur vēl visādi, jā, viņi visi tiek noziņot. Jā, bet sarakstu pagaidām es arī vēl neesmu dabūjis. Publiskotu jau nē, bet padalītos.
Sergejs prasa, kā rīkoties, ja pirmā līmeņa radinieks atļauj man izīrēt viņa dzīvokli un atstāt sev ienākumus, vai jātaisa patipinājuma līgumu un tad pēc tam uz savu vārda izīrēs līgumu. Es saku, jūs mākat man, ja pirmā līmeņa radinieks, ok, atļauj man izīrēt viņa dzīvokli un atstāt sev ienākumus. Šeit būs ļoti grūti. Šeit būs ļoti grūti ar vidu cīnīties. Mums bija viena cita situācija, ne par izīrēšanu, bet par dividendēm, kad vīrs savas dividendes aizskaitīja pa taisno sievai. Un mums bija nenormālākais kašķis ar vidu, jo viņi gribēja, lai no sākuma tā nauda iziet caur vīra kontu, pēc tam vīrs var savai sievai skaitīt, ko viņa grib. Mēs kam kāda starpība, nu šitā te vai pa taisno aizsūtīt, ja? Nu labi, mums tur trāpījās arī normāls inspektors, mēs kaut kā tikām galā, bet ja šeit tad ir tā, ka, jo redzi, kā ir. Patapinājuma līgums, ko nozīmē vārds Sergejs patapinājuma līgums, tas ir bez atlīdzības. Un tu drīzāk tad pārkāp, tev cilvēks ir atdevis bez atlīdzības, un tu pēc tam šo īpašumu, nu tā kā atļaujies pārīrēt, jā? Tev viņš ir iedots bez atlīdzības. Nu, visdrīzāk šeit ir tā, ka nu, man nav tādas situācijas bijušas, man tiešām pat nevaru ātri atbildēt, jo man nav tādas situācijas bijušas. Tomēr, lai skaita tam cilvēkam naudu, un pēc tam šīs pirmā līmeņa radinieks jums var šo naudu skaitīt pats atpakaļ, jo atceraties šie 1425 eiro gadā, kas neapliekās, jebkas tur var būt skaitīts, līdz trešai pakāpei. Piemēram, vīrs sievai var kaut miljonus, tāpēc ir pagājuši, kad bija, kad vīrs sievai skaitīja miljonu, ja? Žēl, ka mums neieskaitīja, ne? Miljonu pat bija aizskaitījis. Un līdz trešajai pakāpei šis 1425 eiro gada laikā nedarbojas. Ja tas ir tiešām pirmā līmeņa radinieks un viņš tiešām grib šo naudu jums, nu tad, lai viņš, nezinu, uzliek automātisko maksājumu, tad, kad viņam tur ienāk, tad tā nauda viņa aiziet jums. Bet ja viņi uztaisīja īres līgumu par ļoti simbolisku maksu, nu nezinu, tur 10 eiro mēnesī. Bet redzi, viņam ir iedots uz paturpinājumu līguma pamata. Nē, es vienkārši domāju, to līgumu jau var vienmēr pārtaisīt ar kaut kādu dienu. Jā, un redzi, kā ir vēl. Valsts ieņēmuma dienestam nenormāli ļoti patīk salīdzināt cenas. Kāpēc jūs tieši 10 eiro uzlikāt, ja tirgū šī cena ir cita? Un viņiem ir, es saprotu, ka šobrīd Vits ir dusmīgs, jo viņi ir zaudējuši tiesu, ja, un viņiem ir jākompensē vienam uzņēmējam 5000 morālais kaitējums. Pirmoreiz Latvijā tas ir panākts. Līdz ar to vidām būs grūti, jo būs jāpierāda, kāpēc ir pat tik samazinātu cenu. Viņi uzskatīs, ka tas ir slēpts ienākums. Nu, es tā domāju. Jā. Saproti? Šeit, nu jā. Atceraties vienu, 1. janvārī varēs nodokļu un muitas finanšu policija. Varēs pilnīgi jauna nodaļa Latvijā vaļā, ja? Tas, ka vidi darbinieki 1000 tiek atbrīvoti, tas ir priecīgs Ziemassvētks, laimīgi jauno gadu darbiniekiem, bet atverās vaļā finanšu un muitas tātad šī policija, kas vēl mūs uzraudzīs, plus vēl finanšu izlūk dienests ir paņēmis arī iedzīvotājus un uzņēmējus stingrākā rosībā, jo viņiem ir arī atsevišķa nodeļa tieši par skaidrām naudām. Bet skaidrās naudas pie nekustamā īpašuma pārdošanas nedarbojas, jo nekustamā īpašuma nedrīkst pārdot skaidrā naudā. Izīrēšanā gan var būt skaidrā nauda, bet tur jau ir atkal cits stāsts. Nepārcenšties arī ar šīm skaidrām naudām, mācieties sekot līdzi, cik jūs iemaksājat kontā. Ja? Cik var iemaksāt kontā mēneša laikā? Kaut kādi 700. Nu, jau izgāzies man. Jā, un šitas ir tas, kur es vienkārši domāju, Jēziņ baltais, jo visiem cilvēkiem ir iesādusies pēdējā informācija, ka tie ir 750 eiro. Vai ne, ko viņi visu laiku atvainojas par izteicienu kladzina. Bet visi ir aizmirsuši, ka 1. janvārī, pagājušajā, ne, bet šogad, jau jāsaka, viņi gribās teikt pagājušajā gadu, šogad stājās spēkā izmaiņas, ka bankas viņām samazināja no 15,000 uz 7,000 griestus, ja viena persona ieskaita gada laikā skaidro naudu. Un tagad 7,000 izdaliet uz 12, nu nekādīgi nebūs 750. Tātad 580 eiro mēnesī griesti, ko jūs drīkstat ieskaitīt kontā, lai jūs nebūtu nevienā sektorā, nu tā kā nelektorā. Jā, 580, nevis 750, jā.
Gunta prasa, bet ja ir īslaicīgā īrēšanā, tā, ko tas nozīmē īslaicīgā, ko es tur stāstīju? Ko es tur stāstīju? Jā, tā ir ar šiem komentāriem stāstu un pēc tam lasam. Gunta atgādina, lūdzu, ja izērē par maksu un tiek tālāk īrēts, bet ja īslaicīgā īrēšanā, īslaicīgā, jā, es saprotu tevi. Nu, Es var. domāju, ka šo, ja izīrē par maksu un tiek tālāk īrēts, viņš bija par Es sapratu to domu. Ja ir šī te īslaicīgā īra, kas Airbnb un Bookingā ir, tad arī ziniet to, ka jūs varat pieregistrēties zem šiem 10%, un jums nav tagad pasarga Dievs katras šis te distances līgums, nu, pārsvarā, ja tas caur internetu to rezervē, distances līgums tagad ir jāskrien vidē desā un jums jāpievieno. Nē, jums tikai ir jāpievieno klāt šī tas sadarbības līgums ar Bookingu vai Airbnb, un viss. Ja? Un viss. Katrs līgumiņš nav jāskrien. Ja? Kur Arnis pacēla roku. Jā, jā. Sveiki! Sveiki! Es slēgšu kameru, lai jūs man redzat, ka tas esmu es. Vai ne, ka dzīves cilvēks? Jā, man tāds jautājums. Situācija sekojoša. Fiziska persona 1. martā iznomā juridiskai personai daļu no sava dzīvokļa kā biroju. Līgumā paredzēts, ka pirmais maksājums tiks veikts novembra mēnesī pa visu to periodu, kas būs uzkrājies. Un līgums nav nodeklarēts, vidā, kas nav izdarīts. Ja? Attiecīgi saprot, no tā iepriekš stāstītā, es viņu varu šodien nodeklarēt, šodien. Un no tās līguma summas, kas tur ir vienošanās, kas ir tā kā tas dzīvoklis, cik ir tas birojs, mēs vienkārši sākšu ieturēt, maksāšu tos 10%. Jā, tā juridiskā persona, kas tev maksās, ja, šo naudu, viņi ieturēs šos 10%. Nu, gan jau tas cijai tavs. Jā, juridiskā persona vienkārši ieturēs, un tas nav nekas, kad viņi maksās tagad pa periodu no 1. janvāra. Nav pilnīgi nekas. Nav pilnīgi nekas. Man arī ir klients, kas maksā reizi gadā. Viņš decembrī samaksā par visu gadu. Jā, tas ir atļauts. Tas ir atļauts. Un arī tad, ja jūs, piemēram, arī maksājat šī skaidrajā naudā, man ir bijis, ka tur brālis ar māsu, bet viņi tiešām arī maksā. Bet, ja ir skaidrā naudā, tad lūdzu atcerieties, 7,200 eiro ir slieksnis, kas var būt samaksāts skaidrā naudā, ja, no darījuma. Un, ko es gribēju vēl teikt, bet kur ir problēma? Es zinu, ka varbūt šī nav, ar mani ir grūti runāt, tāpēc, ka labbūt es daudz zinu, un tad man gribās visu kaut ko jums pastāstīt vēl lieku. Esat uzmanīgi, ja tas dzīvoklis, tā kā Rekur Arni saka, tas ir tavs dzīvoklis, Arni. Es domāju, ka tu neesi paziņojis pašvaldībai, ka tavā dzīvoklī notiek saimnieciskā darbība, vai ne? Bet, protams, ka nē. Nu jā, kāpēc es šo pieminu? Es atkal pateikšu, kāpēc es to pieminu. Man palūdza viens cilvēks palīdzēt viņam uztaisīt likvidācijas bilanci pie likvidācijas. Onkulis ir vecs onkulis. Viņa uzņēmums bija no 90. gada. Un viņš grib atpūsties, un ziniet, kas notika? Viņu aiztaisīja ciet, un ziniet, ko izdarīja valsts ieņēmuma dienests? Noziņoja viņu pašvaldībai, lai viņi paskatās, vai šī juridiskā adrese, par šo juridisko adresi pašvaldība ir saņēmusi paaugstināto nekustamā īpašuma nodokli, un šī, protams, pašvaldības, viņu nesaukšu, aprēķināja, kā jau to drīkst mūsu valstī, par 3 gadiem atpakaļ paaugstināto nekustamā īpašuma nodokli. Pat pie slēgšanas ciet. Plus vēl es varu pieminēt, kur ir arī pie nama apsaimniekotājiem arī tāda sadaļa palielinās. Ja tur ir saimnieciskā 21%. Jā, un jo tur par komunālajiem, tas ir par karsto ūdeni un par siltumu, jums nevis pār 12, tāpēc, ka to nelieto tā kā fiziska persona, bet to lieto juridiska. Jā. Jā, un tur papildus, es zinu, ir, ja māja iet uz renovāciju, tur arī bija noteikumi, cik drīkstēja būt saimnieciskās darbības mājā. Jā. Tur bija vēl papildus tie faktori. Nu labi, bet tas ir laikam tikai tad, ja izdomā paziņot kaut ko kāds īpašs. Nu, pa lielam, jā, vai pašvaldībā vienkārši, man nav naudas, uztaisam revīziju. Kas mūsu adresēs, Siguldā vai, piemēram, es no Siguldas, jā, ir reģistrējis. Kā viņi to uzzina, tas ir citās, bet vienkārši šis bija tāds šoks, kad valsts ieņēmuma dienas noziņo tālāk. Tas bija pārsteigums, jā.
Nu, labi, bet, jā, man tāpatās tur ir arī tajā objektā sareģistrēta visādi sijā, bet, tie mani sijā, tā kā. Nu, vienkārši es brīdinu, ka tas varētu arī, jā, nebrīnies, kas tas tāds būs, ja tev, Nē, es jau tur tāpat maksāju maksimālo nodokli, tā kā es Nu, jā, tas ir tāds vēl. aizmirsu piedeklarēties vienu šogad. Tad tev bija tas, ka tā paaugstinātā maksa bija. Pilno jau atrāvos, tā kā, nebija. Tad tev, jā, piedeklarējieties, lūdzu, nekstamies īpašumos, jo tūlīt viņi decembrī skatīsies, vai visos īpašumos ir kaut viens cilvēks piedeklarējies. Jā, tukšajos īpašumos ir paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa maksa, jā. Jā, bet, bet jāskatās, vai, ja es būtu kaut kāds tas reģistrējies kā pašnodarbinātājs, tad man būtu. Jā, bet atgriežoties pie tā mana pirmā jautājuma, tad man būtu jāmaksā mazliet. Nē, tad es arī varu tos pašus 10, vai ne? Jā. Nevis pašnodarbinātais, bet paziņotā saimnieciskā darbība. Pašnodarbināta? Jā, es tagad vienkārši modelēju situāciju, ja es būtu arī pats pašnodarbinātais, tad man mainītu kaut ko. Tie paši 10 vien būtu, vai ne? Ja tev nesasniedz peļņu minimālās algas apmērā, tad tu maksā 10% sociālo nodokli, ja mēs runājam par šiem 10%. Tātad, bet ko tas nozīmē peļņa? Ieņēmuma izdevumi, bet gada beigās, vai nākšā gada 1. martā, tu vēl nodosi gada ienākumu deklarāciju, un tur vēl tev jāsmaksā, var gadīties, ka jāsmaksā ir iedzīvotāja ienākuma. Tā kā. Es saprotu, to pašnodarbināto vispār ir kosmos. Tur ir kosmos. Viņš nav nemaz tik viegls, kā saucās vienkāršā grāmatvedība. Viņš nemaz nav tik izdevīgs beigās. Nav. Jā, labāk ir tos 10%, es uzskatu, maksā un guli mierīgi. Tā. Ja viss neuzvan pašvaldībai. Ja viss nepaziņo pašvaldībai, tas ir atkal cits stāsts, jā. Bet man jau, cik var viena adrese reģistrēt sijā? Savējais. Jā, tieši komersantus, tā ir atkarīgs uzņēmuma reģistrs, jo uzņēmuma reģistrs nospiež šo sarkano pogu, viss top pietiek. Neatkarīgi, tie visi ir manējie paši, ja? Mums gadījās tā, kad ir tie teikas nami, un mans klients tiešām biroja telpu īrē un uzņēmuma reģistrs atteicās reģistrēt. Mēs sakām, bet tur taču ir biroji, sabūvēt. Viņi saka, ka tur ir pārāk daudz. Kā mēs cīnījāmies un lamājāmies ar uzņēmuma reģistru? Tu izīrē oficiāli telpas, un tā uzņēmuma reģistrs vienkārši atsakās pieregistrēt, jo tur esot pārāk daudz uzņēmumu. Puņķi un asars mums gāja, pasaku atklāt. Jā. Tā kā tas ir uzņēmuma reģistra atkarīgs. Es nevaru pateikt 10, 20, 30, 50, jā, to es nevaru pateikt. Paldies. Lūdzu. Nezinu, vai varbūt ir vēl kaut kādas nianses, ko vajadzētu ņemt vērā. Tieši par nekustamiem īpašumiem? Jā. Es galvenais to PVN saprotiet. Jā, vēl virs šis tiešām arī, liela paldies par to, ka nama apsaimniekotājiem, viņi var jums uzrēķināt. Un arī tad, ja ir šie dzīvokļi uz pusēm, tā kā ir viens dzīvoklis, tu tur dzīvo vienā istabā, teiksim, kā fiziska, un otrā istabā ir pieregistrēts šis te komersants. Kā tas var gadīties, kad uz viena īpašuma ir 2 īpašnieki? Un, vienā dzīvoklī, piemēram, man tā bija vienam, un es zvanīju PVN nodaļas vadītājam Edgaram Bisniekam, un es viņam saku, kā man tagad PVN rēķināt? Viņš man aprasīja, no kurienes tu ņem šos jautājumus? Es saku, dzīvē tā ir nopietni. Un viņš saka, pagaidi, ļauj padomāt. Es saku, kā es saprotu fiziski, ka 12% ir, tam, kam ir fiziskais, tam, kam ir sijā, tam ir 2,1, un tad viņš man toreiz atbildēja, ka ir jāskatās zemes grāmatā, cik katram ir kvadratūra, tad proporcionāli vienam jārēķina 12, otram 21. Es saku, paldies par darbu, kā saka, jā. Tā kā, tas ir tiešām, jo tad, kad atceraties, ka 3 gadus atpakaļ tiešām ir tiesīgi visu jums pierēķināt un uzrēķināt pa virsu. Un ko es gribu vēl teikt, tā kā arī 1. februārī jau šogad valsts ieņēmuma dienestam, tā arī bija Eiropas Savienības prasība, tā nebija Latvijas kaprīze, tika nodotas visas platformas, kur ir veikti šie te maksājumi, līdz ar to valsts ieņēmuma dienas tāpatām dabūs zināt, ja jūs tur Facebooku pirkuši vai vēl kaut ko, viņiem atnāks tās ziņas un viņi teiks, jūs PVN neiestājāties. Un atkal būs slikti. Es domāju, ka šīs mīlestības vēstules sāks nākt uz Ziemassvētkiem, tā kā tas bija 2 gadu atpakaļ, kad atnāca 23. decembrī 200,000 vēstules tika izsūtīts. Tas saucās priecīgs Ziemassvētks.
Jā, jā, jā. Tas bija tad, kad cilvēki nenoziņoja savus šos pilnos ienākumus. Jo tagad ir ļoti liels šīs programmas, viņam ir ieviestas, kur ieņēmumi ar izdevumiem ir salikt kopā. Un es zinu, ka šīs izīrēšanas, varu pateikt vēl vienu tādu, kad, piemēram, ja arī jums gadās. Ka jums ir, tā kā ir, jā, tad jūs varat teikt, ka jūs šo dzīvokli arī esat, kā ziedojumi devuši ģimenei, bet, to tā baigi daudz neizmantojiet. Jā, mēs vienreiz tā no situācijas izgājām ārā, jo Vits tur gribēja ļoti lielu uzrēķinu taisīt, un mēs teicām, kur ir aprakstīts, kā var ziedot. Nevienmēr ir ziedojums nauda vai manta. Es esmu, jā, man palika šīs ģimenes žēl, un es viņam šo dzīvokli iedodu brīvā lietošanā. Protams, ka nē, bet, jā. Bet, tur jābūt ar abiem diviem kā ozoliem, jā, nevis kā bērns, kad sāk vēja pūst, tad tas, kur pusi pūš uz to iet. Jā, jo, ziniet, vēl pēdējais, ko es varu pateikt, tas ir tāds šoka stāvoklis bija, ja es pati personiski to neredzētu ar savām acīm, es neticētu, es pasaku atklāt, es tam neticētu. Man uzvanīja viens advokāts, viņš saka, vai es varu atsūtīt vienu savu klientu pie tevis. Es saku, jā, protams, viņa bija no manas pilsētas, sieviete atnāk pie manis, un viņai ir krimināla lieta. Ziniet, par ko? Par nodokļu nenomaksāšanu. Es sēdēju, viņa man rādīja to vēstuli, un es saku, kādā ziņā par nodokļu. Un tagad vidam, valsts ieņēmuma dienestam, ir ļoti populāri inkriminēt tieši šo kriminālu pantu par nodokļu izvairīšanos. Viņai bija nodokļu parāds, es uzskatu, ka tas ir tikai 20,000, ja nebija 200, jā. Es uzskatu tikai pa 2,000 mēnesī, 10 mēnešu laikā vienīgi var nomaksāt, es uzskatu, ka tas nav ļoti nekas tāds liels. Un viņai valsts ieņēmuma dienas noņēma māju, izsolē, izlika ārā. Protams, ka māja bija kredītā banka, protams, ka valsts paņēma savu daļu, banka paņēma savu daļu, un viņa atkal palika parādā bankai vēl joprojām. Un prokurors vispār pieprasīja 2 gadu cietumsodu reāli. Viņai tika piespriests šis pagaidu darbs, vai ne pagaidu, bet piespiedu, vai kas tāds ir, jā, darbs. Un viņa bija viena arī no tiem cilvēkiem, kas šogad rakstīja valsts Latvijas prezidentam apžēlošanās rakstu, jo viņai bija tiesa piespriedusi veikt jebkāda veida darbību. Viņa pat nedrīkstēja strādāt kā skolotāja. Viņa nevarēja iegūt nekādus ienākumus. Un es neesmu viņai tagad uzjautājusi, neesmu satikusi, bet tad, kad paziņoja pa televizoru, ka Latvijas valsts prezidents vienu ir apžēlojis, es ļoti ceru, ka tā ir viņa, ja? Kad ir tā kā noņēmis to nost. Bet saprotiet to, ka pat tad, ja jūs, piemēram, atnāks Vits, uzreikinās kaut ko pa 3 mēnešiem, pa 3 gadiem atpakaļ un pierādīs, ka jūs esat izvairījušies no nodokļiem, jums var inkriminēt kriminālu lietu. Pat nevajag nozagt 1 miljonu. Un tagad viņi grib uztaisīt kaut kādas paraugprāvas, tā kā par biedu citiem. Es tā domāju, ka tas ir tāds varbūt mērķis, bet tas ir smagnēji un skumji. Teikšā. Ja es nebūtu redzējis savām acīm, es tam neticētu. Un tāpēc es arī saviem klientiem vienmēr saku, nevari samaksāt nodokli, labāk nāc runā un darīsim kaut ko, tur pagarināsim vai vēl kaut ko. Bet, jo ziniet, kā ir, viņi paņem jūsu konta izdruku, un viņi skatās, kāpēc tu to nopirki, kāpēc tu šo samaksāji, tu varēji nodokli samaksāt, un tā skaitīsies nodokļu izvairīšanās. Tā kā esat uzmanīgi ar saviem pirkumiem. Bet tad, vecais labāk, vienmēr izņemam no konta naudu, sakam malziņu, izņemam ārā un daram, ko mēs gribam. Nevelkam atlaišu kartu. Izņemt var 1500 mēnesī. Ja mēs atkal viņu sadalām 2 daļās, pašnodarbinātie dariet, ko jūs gribat, jūs tur ņemat ārā, bet ja jūs esat sijā, un ja jūs man sijā, to es arī saviem bosikiem, kā es saku, stāstu, ja jūs man kā sijā valsts locekļi izņemsiet ārā mēnesī 1500 ārā, valsts ieņēmuma dienests pirmais, ko skatīsies, kādi jums ir darbinieki, un vai jūsu darbinieku algas atbilst valsts ieņēmuma dienesta statistiskas noteiktai 80% no tās nozares. Tātad ir tāda speciāla statistika. Ja nebūs algas 80% apmērā no šīs nozares, valsts ieņēmuma dienests automātiski uzskatīs, ka šī skaidrā nauda ir algā aploksnē un būs uzrēķini uz algām. Es saku, te varētu zūmus taisīt 101 gari un ilgi un dikti.
Tad teiksim tā, ja nav plānā ļoti aktīvi kaut ko darīt ar īpašumiem, tad vienkāršākais ir nomaksāt 10% un Jā, jā, tāpēc sāk labāk, es tā uzskatu, labāk samaksāt uz 10% un mierīgi guli. Tu pat viņus vari pat nemaksāt katru mēnesi, tu pēc tam vari reizi gadā. Nu, ja sanāk tā, ka tev tās naudas nav, fiziskām personām termiņu pagarinājumi ir mazs vienkārši iesniegums, un viņi vienmēr labprātīgi viņu arī sadala pa mēnesīšiem un guļam mierīgi. Un tiešām. Teiksim, ja es to dzīvokli izīrēju, nu nevis visu gadu, bet es, nu, piemēram, 8-9 mēnešus izīrējis un 3 pati tur ievācos dzīvokli. Tad tu pieregistrēsi vidā, tāpēc, ka tad, kad reģistrē vidā šo līgumu, tad rāda no līdz vai beztermiņa. Nu, ja piemēram ilgstošo, tad ir piemēram beztermiņa. Bet ja ir no līdz, tad tanī līdz datumā viņš no vida tā kā pazūd. Viss viņa vairāk nav. Un ja viņi pēc tam salīdzina tava konta izdruku, un viņi redz, ka pēc tam tu tomēr esi gūsi naudu, nu, par īri, ja, ir atkal 2 varianti. Tikpat labi īres līgums beidzās, bet viņš varbūt vēlāk tev samaksāja to īri, nu, viņš, piemēram, bija parādā. To visu var rakstīt viņiem paskaidrojošajā daļā. Tur nekādas problēmas nevajadzētu būt, ja viss ir loģiski. Bet, piemēram, pēc 8 mēnešiem tev beidzās, nezinu, vienā tu padzīvoji vien pat, atkal tev uzradās, nu, labs īrnieks, atkal pievieno jaunu līgumu no tā datuma un atkal līdz tam. Nu, visu laiku tā kā jāpamaina bišķiņ tie līgumi ir, bet atkārtoju vēlreiz, tas ir tikai, nu, tad, ja tāda pailgstošākā, īslaicīgā Airbnb un Booking, nav katrs līgums jums jāskrien un jāreģistrē. Nu, nē, tas gan jums nav, ja? Man te ir tik tā kā jautājums, vai Jā. Pakalpojumu savā nekustamā īpašumā aplieks ar 10%. Sanāk, ka pirts tiek izīrēta. Jā, ja jūs izīrējat nekustamo īpašumu, jebkāda veida nekustamo garāžu var izīrēt, tur saimniecības ēkas, viss, ko jūs izīrējat, ir 10% vērts. Tas ir, nu, no tiem variantiem, ka, teiksim, viesumājai kaut kā. Viesumājā, tur tikai piekdien, sestdien, svētdien un viss. Jā. Okay. Tad ir cits jautājums, ja mans dēls katru mēnesi ieskaita 400 eiro naudu, strādā ārzemēs, Vits var piekasīties? Ja par dēlu, es atvainojos, nepiekasīsies, bet no šī gada 1. janvāra ir jauni mazliet tā kā grozījumi. Ja šīs te personas, kas ir līdz 3. pakāpē, jums radinieki, tātad laulātais, bērni, vecāki un vecvecāki, brāļi, māsas arī, protams, tad, ja jau gada laikā šī naudiņa ir savākusies 10 000 eiro vērtībā, ja pa gadu, kas ir saskaitīti, tad jums vienkārši par viņu ir obligāti jānoziņo. Nodoklis nav jāmaksā, bet vienkārši ir jānoziņo. Bet, kā jau es teicu, limita nav starp tiešām šīm personām, bet nejauciet, piemēram, par laulātajiem, nu, par dzīvesbiedriem, tiešām, kad ir aprecējušies, ja, salauzājušies, kad ir vīrs un sieva. Tas, ka jūs laimīgi dzīvojat kopā 20 gadus, jūs esat pilnīgi sveši cilvēki. Jā. Vai arī, pieņemsim, ir patēvs, pamāte, ja viņi nav jūs adoptējuši, viņi nav jums, tā rupi teikšu, nekas pret likumu, viņi ir sveši cilvēki. Jūs, piemēram, nedrīkstat lielas naudas skaitīt vīra mātei, vīra tēvam, sievas mātei, sievas tēvam. Aizskaitat sākumā, piemēram, nu, es paņemšu savu variantu, aizskaitu savam vīram, vīrs aizskaita savai mammai. Kaut vai 100 000, 100 000. Ja es aizskaitīšu vīra mātei pa taisno, tad viņai pēc 1425 būs jāsamaksā 25,5% nodoklis. Vienmēr to ķēdīt pareizi izdomājam. Nu, labi. Uz doto brīdi jautājumu nav? Reku parādi. Vai ne? Ja saņem īres naudu no nekustamā īpašuma ārvalstīs, vai procedūra tāda pati? Nav man tādas pieredzes bijušas. Es varu padalīties ar savu Igaunijā. Es tajā laikā biju arī amatpersona, man jebkurā gadījumā deklarācija bija jāsniedz neatkarīgi no tā, vai man ir vai nav. Man kārtība bija tā, ka tur es arī neesmu ne saimnieciskās darbības veicējs, bet arī vienkāršotā kārtībā reizi gadā es nodevu Igaunijas vidam informāciju, ka lūk, kur ir izīrēts īpašums, es esmu saņēmuši šādus te ienākumus. Es drīkstēju atskaitīt arī izdevumus, un tad tur nomaksāju nodokli, un savukārt no turienes es saņēmu šo te izziņu vai, nezinu, kā pareizi patēt,
es norādīju savā amatpersonas deklarācijā, bet man nekad īsti neviens nebija prasījis iesniedz. Bet man bija sagatavota gadījumā, ja kāds kaut ko prasīs, tad es varu parādīt, ka kur es tajā valstī nomaksāju. Un arī tev, protams, arī pret vidu, ja prasītu, no kurienes tev tāda nauda, tad tu parādītu, ka tas ir, jo tev jau nav dienāts Latvijas kontā iekšā, ne jau Igaunijas. Jā, tas būtu tā kā loģiski, jā. Jo tu jau esi īpašniece tanī valstī. Jā. Saistības no nodokļiem ir tanī valstī, jā. Jā, tas būtu loģiski. Kaut kur loģika ar strādā. Bet reti, kad. Tā kā, jā, ja vairāk jautājumu nav, teikšu milzīgi paldies Mairai. Ja tomēr parādās kāds jautājums arī pēc šī Zoom, tad droši var rakstīt vai Mairai vai manu, tad jau mēs noteikti centīsimies atbildēt. Jā, un kā es vienmēr saku savos semināros, kas arī beidz, kaut viens teikums, es ceru, ka bija noderīgs no visa šī. Vairāk. Vai ne? Paldies. 80 eiro mēnesi. Vai ne? Tas ir vien jau daudz, tieši tā. Jā, tas vien jau ir, jā. Lūk. Ieraksts būs, es domāju, ka piekdienā es viņu izsūtīšu uz e-pastiem. Tā kā noteikti varēsiet atkārtot, pastīties, un ja kaut kāda padoma parādīsies, te varēs vēl uzrakstīt. Tālāk. Super, paldies. Paldies, ka uzaicināji, Lēl. Paldies, jā. Atā visiem. Mierīgi nakts. Atā.